Kāpēc var notikt mugurkaula lūzums bez būtiskas traumas? Biežākais iemesls ir tāda slimība, ko sauc par osteoporozi. Mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs un ikdienā nodarbojos tajā skaitā ar šādu problēmu risināšanu. Tātad osteoporozi ir slimība, kuras rezultātā kauli kļūst ļoti trausli un viņi var viegli lūzt. Osteoporozi ir visa skeleta saslimšana, tātad trausli ir visi kauli organismā, bet tieši bez būtiskas traumas visbiežāk lūst mugurkauls. Tātad situācija bieži vien ir tāda, ka cilvēks var pat straujāk apsēsties uz krēsla un pēkšņi sajust sāpes mugurkaulā, jo tajā brīdī notika lūzums, vai neveiksmīgi nošķaudīties un viņam salūst skriemelis. Mugurkaula lūzums var sadzīt, kauli var sarumbēties, bet pat cik osteoporoze arī traucē faktiski normālai kaulas dzīšanai, bieži vien ir situācijas, kad šis kauls nesadzīst. Tādā gadījumā sāpes mugurkaulā pieturās un izmeklējot ar attēlu diagnostikas metodēm, ar magnētisko rezonanci vai kompjūtera tomogrāfiju, ārsti var konstatēt, ka patiešām cilvēkam ir noticis lūzums un patiešām viņš nesadzīst. Tad šo cilvēku var ārstēt ar tā saucamo vertebroplastiju, jeb kifoplastīju, kas pēc būtības ir ārstnieciska manipulācija, kad pacientam guļot vispārējā narkozē, pielietojot rentgenu, skriemeļa ķermenī tiek ievadīta adata, un caur šo adatu tiek injicēts speciāls medicīniskais cements, jeb, kā es pacientiem saku, līme, kas faktiski salīmē šo lūzušo vietu. Pacients pēc operācijas pamostas un sāpju vairs nav, jo šis lūzums faktiski ir sastiprināts un tur vairs nav kam sāpēt. Paldies par uzmanību, spiediet laiku, pierakstieties uz mūsu kanālu, komentējiet, uzdodiet jautājumus, kā arī rakstiet, kādas tēmas jūs interesētu, lai mēs varētu jums sagatavot materiālu.